Pirmais mums stāstīs par tiem, kurš pie tādi ir transferi, lai es iedotu vārdu Larisai Gulubevai. Ja? Tā mums ir sporta medicīnas ārsts un nutriciologs. Ja, Larisa. Labdien, cienējamie kolēģi. Tad mana tēma šodien ir transferfaktori. Organismā ir trīs galvenās regulējušas sistēmas – nervu sistēma, endokrīna sistēma un imūnsistēma. Tāpēc jebkura patoloģiska procesa ārstēšana un profilakses pamata ir adekvāta un efektīva imūnsistēmas funkcionēšana. Imūnsistēmas galvenā funkcija – organisma antigēnu homeostāzes kontrole. Imunocīti migrē organismā un atpazīst savas šūnas no svešām, baktērijas un vīrusi, vai modificējam šūnām organismu, atipiskam šūnām. Pēc literatūras datiem mūsu organismu katru dienu vajag atbrīvoties no 13,000 atipiskām šūnām, kas savukārt var izveidoties uz jaunveidojumu, uz onkoloģisku procesu. Cilvēka jauna ēra raksturojas ar kolektīvo imunrezistences samazināšanu, nelabvēlīgu ekoloģisku, sociālu, tehnogēnu faktoru iedarbības rezultātā. Jūs varat redzēt, kā ietekmē mobilo telefona zvans uz mūsu smadzenēm. Labai pusē jūs varat redzēt, kā mainās cilvēka aura pēc mobilo telefona zvana, tās arī viens no tādiem interesantiem kadriem, kur jūs varat redzēt, kā ietekmē mūsu apkārtē vide cilvēka organismā. Un ārēja vide arī pielāgojas pie modernās sistēmas, pie mūsu cīņas pret mikropasaules un veidojas jaunas vīrusu un baktērijas formas, ar kura ne organisms, ne farmācija nav spējīgi cīnīties. Tad pēdējie piemēri putnu gripa, cukku gripa un tā tālāk, kuriem ļoti ilgi meklēja preparātus, kā ar viņiem cīnīties. Un kas ir interesanti, ka imunsistēmas aktivitāte novērta lītiskas vienības. Lai imunsistēma normāli funkcionētu, viņu stiprums, viņu aktivitāte novērtē apmēram uz 250 lītiskas vienības. Modernam cilvēkam pētījumi bija taisīti Amerikā, Savienotas valstis un Krievijā. Vidējam cilvēkam vecuma no 25 līdz 30 gadiem imunsistēmas aktivitāte no 25 līdz 75 lītiskam vienībām. Un rezultātā onkoloģijas slimību strauja izplatīšana visa pasaulē. Tagad runa par onkoloģijas slimības epidēmiju. Mūsu Baltijas reģiona un Skandināvija runa par to, kā ir krušvēža epidēmija. Jūs varbūt redzējat, uz stāba ir uzraksts. Katrai 9. sievietei ir risks saslimt ar krušvēzi. Tas ir šausmīgi rezultāti. Bērnu un pieaugušu plaša alergizācija, autoimūnsistēma slimību pieaugums visa pasaule, cukura diabēta, autoimūnais steroidīti, kolagenozes, autismus, artrīte, kroniska respiratoru, bronhiālo astmu, kardiovaskulāru un endokrīnu sistēmu patoloģiju pieaugums visa pasaule, kroniska vīrusu eksistēšana organisma. Atkal pēc medicīniskiem datiem 90% cilvēku ir inficēti ar herpes vīrusu, ar dažādiem veidiem, sakot no herpes simplex un beidzot ar Epsteina Barre, kas tagad arī ļoti izplatīts. Ar C hepatītu ir inficēti katrs 7. cilvēks pasaulē. HIV arī izplatās vairāk un plašāk. Un tie infekcijas izraisītāji, viņi ne tikai dzīvo organismu, bet viņi arī provocē dažādu iekšēju slimību. Un, piemēram, 12 pirkstu zarnas čūla saistīta ar helikobakteru, kuņģi čūla, dzemdes kakla vēzis, kapoši sarkoma, ar herpes vīrusu, ar papiloma vīrusu, ateroskleroze, klamīdija pneumonija, helikobakter pylori, citomegala vīrus, herpes simplex, Epsteina Barre vīrus.
aknu karcinoma, C un B hepatita vīrus, artrīti, borēlija, iersinie. Viens no pasaules zināmiem, pazīstamiem infektologiem pateica, ka visas infekcijas var sadalīt uz divām grupām. Viena, kas ir saistīta ar dažādiem infekcioziem un parazitāriem izraisītājiem, un otra grupa, kura tas izraisītājs vēl nav atrasts. Tāpēc ir svarīgi meklēt adekvātus, efektīvus preparātus, kas var regulēt imūnsistēmas darbību. Te ir gan stimulātori, gan supresori, dabīgas izcelsmes un sintetiskie. Noteikti dabīgas izcelsmes endogēnie imūnomodulātori vispiemērotākie organisma, jo viņi dabiska kārta regulē un normalizē imūnsistēmas procesus cilvēka organismā. 1949. gadā dr. Lawrence strādāja ar pacientiem, kas slimoja ar tuberkulūzu, atklāja, ka imunoloģisko informāciju var pārnest no viena cilvēka otram ar molekulu, kas atrodas leikocitārā ekstraktā. Šo vielu dr. Lawrence nosauca par transfer faktoru, kas pārnes informāciju. Kopš tā laika sāka pakāpeniski attīstīt preparātu, medicīnisko preparātu ražotne, kas bija izdalīts, kas saturēja transfer faktoru no leikocitāru ekstraktu. Un līdz šim ir zināms farmaceitiem tas preparāts Leikonorm, kas ražo Vācijā, un arī tie ir nosaukumi no citām valstīm ar līdzīgu saturu. Bet Leikonorma viena ampula maksā ap $500, tas ir 270 lati apmēram, kas ļoti padardzina ārstēšanas kursu pacientiem. Un 80. gados bija konstatēts, ka transferfaktori ir ne tikai asini, bet arī mātes pirmpiena. Māte ar savu pirmo pienu dod mazulim, nenobriedušai mazuļa imūnsistēmai darba instrukciju, pēc kuras tā strādas visa mūžu garumā. Un 1989. gada dr. Wilson un Pato prezentēja ekstrahēšanas tehnoloģiju, kas ļauj saņemt koncentrētu transferfaktoru formulu no govju pirmpiena. Tas deva iespēju sākt kapsulētu produktu formu ražošanu. Šī tehnoloģija saņēma Savienotas valsts patentu. Un 1998. gada kompānija For Life Research nopirka šo patentu un sāka ar ultrafiltrācijas metode ražot kapsulveidīgo transferfaktoru. Bet pētījuma rezultāti konstatēja, ka ne tikai govis dod savam mazulim informāciju par imūnsistēmas darbību, bet arī putns dod savam mazulim, ielikot visu programmu uz dzeltenumā. Un pat cik govis var dot mazulim savu pienu 3 dienas laikā, putns dod šo informāciju viena paketa, tad faktiski olas dzeltenumā transferfaktors ir pat ievērojami aktīvāk nekā govju pirmpienā transferfaktors. Nu, un ar to laiku, kopš tā laika, firma sāka attīstīt un ražot produkcijas, kas saturē transferfaktoru. Te var redzēt vēsturiskā aspekta, kā attīsties darbā transferfaktoru sākot no 49. gadu, pēc tam, kad parādīs arī citu preparāti un tā tālāk. For Life Research kompānija pieder 6 patentu uz ražotnes tehnoloģiju un transferfaktoru saturušu produktu formulā. Vairāk kas 3500 klinisku pētījumu, dažādu valstu vadošas klinikas un zinātniskas centrus, kas bija prezentēti 11 starptautiskas kongreses. Ne visi farmaceitiski preparāti var pateikt, ka viņam bija tik daudz klinisku pētījumu kā transferfaktoram. Jūs varēsiet redzēt materiālus par no konferences, mūsu grāmatas, mēs jums pēc tam jums parādīsim, ja jūs gribēsiet pētījumu rezultāti no dažādiem vadošiem centriem,
Krievija, no onkoloģijas centra Blahinā, no Rostovas medicīniskā institūta pediatrijas katedras un tā tālāk, no tādām nopietnām zinātniskiem centriem. Nu, pat cik mūsu kolēģi, kas dzīvo daudzās valstīs, bet mēs vairāk komunicējam, noteikti vieglāk mums krievu valoda runāt, tāpēc, teiksim, informācija no Ukrainas ļoti plaša iet, un tur cilvēki speciālisti strādā ļoti augsta līmenī. Un pagājušā gada Veselības aizsardzības ministrija Ukraina parakstīja rekomendējuši vēstuli, kas rekomendēja pacientiem lietot transferfaktoru gripas profilaksē gan bērniem, gan pieaugušiem. Informācija par pētījumu rezultātiem Ukraina bija prezentēta 3 pediatru un 2 imunologu kongresus. Nu, tie materiāli es nesagatavoju jūs uzreiz, bet pēc tam jūs varēsiet viņus aplūkot un paskatīt. Krievija 2004. gada bija parakstīts ar Veselības ministriju rekomendējošai vēstulē, kas rekomendē lietot šo produktu iekšējo slimību ārstēšanā. Pirmo reizi nutriceutiku industrija tika veidota zinātnisku konsultīva Eiroāzijas padome ar vadošiem zinātniekiem, akadēmikiem, imunologiem no Krievijas, Ukrainas un Kazahstāna. Tas ir retums tieši ar preparātiem, dabīgas izcelsmes preparātiem. For Life kompānija zinātniskā konsultatīva padome ar Dr. Makoslanda priekšgalā apvieno vadošos speciālistus naturopātija, imunoloģija, mikrobioloģija un ārstniecība no visas pasaules. Šeit jūs varat redzēt šī cilvēku, Dr. Makosland. Pirmā Dr. Hennena monogrāfija par transferfaktoru izgāja 1998. gada, kur viņš plaši aprakstīja preparāta darbības mehānismu un klīniskie pētījumi. Viņš turpina apkopot pētījumu un ārstēšanas rezultātus savas sekojošas grāmatas. Transferfaktoru saturošie produkti ierakstīti 2011. gada ārstu rokas grāmatā Amerikas Savienotas valstis, ar kuru strādā speciālisti visa valstī. Kas tad ir transferfaktors? Tā ir dabīgas izcelsmes peptīdu koncentrāts no govju pirmpiena un olus dzeltenuma ar molekulāru masu no 1000 līdz 10 000 zeltonu, sastāv no 25 līdz 44 amīnskābēm. Es pasvītroju, kā izmēri ir ļoti maziņi, un tās produkts vēl nav olbaltums, tāpēc alerģijas uz viņu ir praktiski izslēgta. Viņš nevar izsaukt alerģijas, tāpēc, ka viņš ir ļoti maziņš. Viņu izstrādā imūnsistēmas šumas, viņš pieder pie citokīniem, regulējušiem peptīdiem un ir identisks visiem mugurkaulniekiem. Tāpēc mēs varam atļauties izmantot transferfaktoru no govju pirmpiena, nevis no tikai matas piena. Šeit var redzēt darbības mehānismu. Antigēnu prezentējuša šūna, makrofāgs, pieņem patogēnu vai baktēriju un vīrusu ar savu receptoru, pārstrādā to un izdalā reciproknu peptīdu, kas ir transferfaktors. Un tas dod informāciju nākoša imūnšūne un savukārt sākas imunoloģiska reakcija, izdalās interlikīni, interferoni un tā tālāk. Un transferfaktor kā messenger dod informāciju, schēmu, programmu, kā jāstrādā imūnsistēmai. Faktiski viņš nestimulē imunitāte. Transferfaktor aktivizē dabīgas procesus organisma un padara imūnsistēmas atbilde ar ātrāko, efektīvāko, aktīvāko, pareizāko un mērķtiecīgo. Apmāca imūnsistēmu. Te vēl viena schēma var redzēt
arī antigēnu prezentējuša šuna, transferfaktori un sākas viss bioķimiskais process, kas dabīga veida pie mūsu organisma iet. Katra šuna viņš tāpat iet, tikai sakarā ar to, ka transferfaktori mums ir maz un viņš nav pilnvērtīgs, es par to jums pēc tam stāstīšu, tie reakcija neiet tik efektīvi, kā viņi iet ar transferfaktoru palīdzību, ja mēs viņu dodam no ārpuses. Tāda veida transferfaktori ir imunoloģiskas atmiņas molekula, kas saglabā sava struktūra. Šeit ir iekodēta visa informācija, visa imunoloģiska pieredze no visam iepriekšējiem paudzēm, un tāda veida transferfaktori nes imūnsistēma instrukciju, kā rīkoties ārēja un iekšē agresora uzbrukšanas gadījumā. Mūsu organismā ir šūnas, kas aizsargā mums no iekšējām kaitēm. No atipiskam šūnam, kas veidojas mūsu organismā, un no tiem šūnam var attīstīties jaunveidojumi. Un ar vīrusiem bojātam šūnam, ar B hepatītu, ar C hepatītu, ar persistējušam herpes infekcijām, ar HIV. Un viņš mūsu armija stāv un aizsargā mūsu organismā homeostāzu. Naturāli killeri ar gamma interferona palīdzību nodrošina atipisku šūnu apoptoze. Transferfaktoru pētīja Krievijas onkoloģijas zinātniskā centrā profesor Kisilevskis, un viņš konstatēja, viņš bija parādījis, ka transferfaktoram piemīt stimulējuša iedarbība uz prettumorozu un citotoksisku mononukleāru šūnas aktivitāti vesela donora organismā. Un šajā schēmā jūs varat redzēt, kāda rezultāti viņi saņēma. Naturāla killera aktivitāte atspoguļo, cik mūsu organisms ir spējīgs cīnīties un aizsargāt mūs pret onkoloģiskām slimībām. Un vēlāk mēs pastāstīsim, transferfaktori ir dažāda veida, un tāpēc es pašreiz tikai minēšu tie nosaukumi, bet šeit jūs varat redzēt, kā pēc 4 stundām pēc transferfaktora klasiskā, tātad vienkāršākai transferfaktora, imūnsistēmas darbībā naturālajie killeri pieaug uz 103%. Pēc 48 stundām viņi pieaug uz 204%. Pielietot nākošu drusku stiprāku transferfaktoru, kas ir no govju pirmpiena un no olas dzeltenuma, naturāla killera aktivitāte pieaug jau uz 283%. Un pielietot stiprāku preparātu, kas saucas transferfaktor plus, naturāla killera aktivitāte pieaug uz 437%. Un te salīdzinājumā interleukīna 2 aktivizē naturāla killera uz 389%. Jūs redzat, cik ir efektīvi preparāti, viņi ir pat aktīvāk nekā mūsu iekšē rezerve. Vēl viena bilde var redzēt, kā attīstās vīrusa infekcija. Dzeltenā ir kliniskā aina, un var redzēt parasta organisma, ja mēs nepielietojam transferfaktoru. Apmēram 2.–3. dienā sākat veidoties te imunoloģiskas šūnas, kas cīnas ar tiem vīrusiem vai baktērijiem. Un tikai 4. dienā veidojas antivielas. Un ja cilvēks izmanto transferfaktoru, tad imunoloģiskā atbilde sākas jau 1. diena, 1. stundas, pieaug interleukīna interferoni, pieaug arī naturāla killera, un faktiski mūsu organisms jau 1. diena sāk cīnīties konkrēti ar šo bakteriālu vai virusa agresoru. Un slimība iet ievērojami vieglāk, un reizēm pat viņu var apturēt slimību attīstību. Šeit arī var redzēt
transfer faktoru efektivitāti salīdzinājumā ar citiem produktiem, kas jums arī ir zināmi. Nu, neminēšu visi nosaukumi, bet te ir noņi, te ir kalustrum, tā ir pirmpiena koncentrāts. Pieaug imūnsistēmas aktivitāte uz 23%. Termihinacēja arī populāra un zināma uz 43% un for life transfer faktor uz 103% un for life transfer faktor plus visaktīvākais uz 248%. Jūs redzat, kā gandrīz 5 reizes aktīvāk nekā ehinacēja, kuru bieži izmanto mūsu speciālisti. Vēl viens pētījums, kad pārbaudīja imunoglobulīna A līmeni siekalas, lai novērtētu imunoloģisku statusu. Kāpēc paņēma tieši imunoglobulīna A? Tāpēc, ka 90% infekciju vārti ir mūsu mutes dobums. Imunoglobulīna A ir organisma pirmā aizsardzības līnija. Siekalas ir bagātākie ar imunoglobulīnu A organismu. Daudzu infekciju slimību celonis ir imunoglobulīna A nespēja noblokēt to izraisītāju, un imunoglobulīna A produkcijas palielināšana ir imunoloģiskas aizsardzības uzlabošanas radītājs. Un te var redzēt, zīlē stabili ir izējumais status, kā izskatās imunoglobulīna A līmenis pacientiem pirms transfer faktora lietošanas. Un 5 nedēļas lietoja transfer faktoru klasisku, faktiski profilaktiskas devas, un jūs redzat, praktiski visiem pacientiem imunoglobulīna A līmenis pieaug. Vienam vairāk, vienam mazāk, bet rezultāts kliniski ticams, ka visiem pacientiem ir uzlabošana. Transfer faktoram ir 3 frakcijas. Induktore, kas darbojas tad, kad mūsu imūnsistēma ir novājināta. Tad induktore aktivizē imūnsistēmu. Antigen specifiski transfer faktori dod imūnsistēmai instrukciju, kā jārīkojas pie kontaktā ar dažādiem bakteriāliem un vīrusa agentiem, un tad viņa darbojas ātrāk. Un kas ir ļoti interesanti, ir supresoru frakcija. Tā transfer faktori ir vienīgais produkts, no dabīgas izcelsmes produkts, kam ir supresoru frakcija. Ja cilvēkam ir imūnsistēma pārāk agresīva, viņu aktivitāte ir virzīta pret sava organisma, tad transfer faktori nomierināja imūnsistēmu. Piemēram, pie autoimūnslimībām, alerģijas gadījumā. Un tāda veida transfer faktori var pieskaitīt pie universālam imunokorektoram, kas dabīga ceļa inducē novājinātu imunitāti, nomierina hiperaktīvo un pātrina specifisku organismu aizsardzības reakciju pie ārējiem un iekšējiem agresijām. Pēdējos gados daudzus pētījumus bija pierādīti transfer faktora sekojuši papildus efekti. Membrānu stabilizējušais, antioksidantu, adaptogēnu, geroprotektīvais. Sakarā ar to ir pierādīts, ka transfer faktors samazina bioloģisko vecumu. Krievijas tautas raudzības universitāte ar profesora Čižova priekšgalā bija veikt pētījums, kad paņēma 30 pasniedzējus vecumā 55-60 gados, pārbaudīja viņam bioloģisko vecumu pēc 15 parametriem, ieskaitot reakcijas ātrumu, vestibulāru funkciju, domāšanas ātrumu un ķermeņa stāvokli. Vidējais vecums bija -1 gads. Tad cilvēki bija pietiekoši labā formā. Pēc tam viņi lietoja klasisku transfer faktoru, profilaktiskas devas,
Pie tām viņi lietoja 5 dienas un 2 dienas bija pauze brīvdienas. Tā principa deva ir ļoti neliela. Un pēc 5 nedēļām, tad, kad viņi izlietoja vienu oriģinālu iepakojumu, pārbaudīja atkārtoti bioloģisko vecumu. Un konstatēja, ka bioloģiskais vecums samazinājās, bija -4, -6 un reizēm arī -8 gadi. Es īsumā pateikšu, kādi mums ir produkti. Es domāju, ka katrs ārsts, kas runās pēc manim, stāstīs par savu preparātu precīzāk, bet nedaudz pateikšu arī. Klasiskais transferfaktors, kas ir izgatavots no govju pienpiena, izdalīts no govju pienpiena. Transferfaktor trifaktors, kas sastāv no transferfaktoru no govju pienpiena, no olas dzeltenuma un pievienota nanomolekula, kas ievērojami pātrina bioloģisko efektivitāti šim produktam. Viņš darbojas uz intracelulāram vīrusiem, viņš pātrina imūnsistēmas atbildi uz ārējiem faktoriem. Mēs viņu saucam par ātru palīdzību arī. Ja? Un ja mēs kompleksē ārstēšana pievienojam, mēs pievienojam šo produktu pie C hepatīta, vīrusu infekcijas kompleksas ārstēšanas un tā tālāk pie dziļākām infekcijām. Un trešais, vēl stiprākais preparāts, kas sastāv no transferfaktoru trifaktora, un pie viņa ir pievienoti zināmi komponenti, kas aktivizē imūnsistēmas darbību. Tā ir kardiceps, sēnes shiitake, mitake, sēne agaritus, kas ir ļoti stiprs antitumorozais preparāts, beta-glikāni un tādi elementi kā cink un tā tālāk. Un transferfaktoru kardio, tā viņš saucas dažādas valstīs, pie mums Eiropā viņš saucas par BCV. Jā, par viņu stāstīs doktora Zāne. Domāju, ka sevišķi es nestāstīšu par sastāvu. Jā, jūs stāstīsiet, jā? Jā. Bet ļoti interesanti komponenti pievienoti, un es domāju, ka formula principā unikāla. Un īsumā par klīniskiem rezultātiem. Ar transferfaktoru preparātiem dažādos medicīniskus centros pasaulē tika veikti ar 3500 klīnisko pētījumu. Transferfaktori ir pieejamas 52 valstis, dažādos medicīniskas sfēras viņu pētīja. Ir statistiski ticami rezultāti pie HIV, C un B hepatītā, dažādu tipu herpes vīrusu infekcijām, ieskaitot Epstein-Barre, citomegalu vīrusu, pie urogenitāla chlamidiāzes, parazitāram infekcijām, optiskarpoze, šistosomatoze, pie smagām bakteriālām infekcijām, osteomielīti, terapiju rezistente tuberkuloze, 12 pirkstu zarnu čūlas slimība, helikobakter fona, sasniegti spilgti rezultāti neiroloģija pie lēni progresējušām neiroinfekcijām, Parkinsona slimība, Alzheimera slimība, autisms, epilepsijas, bērnu cerebrāla trieka. Ļoti spilgti rezultāti ir Ukrainai. Autoimūnu slimību ārstēšana, autoimūnais steroidīti, juvenīlais cukura diabēts, izkaisīta skleroze, reumatoides artrīts, kardiovaskulāru slimību kompleksa ārstēšana, ateroskleroze, hipertoniska slimība, atsevišķu sirds ritmu traucējumu, ginekoloģija, komplicēta grūtniecības gaita, neauglība, iekaisuma procesi un jaunveidojumi, dažādas lokalizācijas, ļaundabīgi jaunveidojuma kompleksa ārstēšana. Tiek sniegti spilgti individuāli rezultāti. Pat cik man ir tāda video prezentācijas, daži piemēri tomēr parādīšu. Zem 16 gadi erozīva čulaina ekzēma slimoja no 2 gadu vecuma. Vecāki meklēja palīdzību dažādas valstis un saka lietot transferfaktoru plus 6 kapsulas dienā,
lietošanas ārstēšana jau nākamā diena samazinājas nieze, ievērojama pozitīva kliniska izpausme, dinamika pēc 3 nedēļām jūs varat redzēt, un viņš turpinā lietot produktu, un atkal svaiga informācija, nekādas jau pagāja, man liekas, 3 gadi viņa minēja, ja, un nekādas pārsinājuma procesi neatkārtojas. Viss stabili. Psoriāze ar dažādu slimību stāžu. Ja. Ja, tad vīrietis 23 gadus, slimo 3 gadi, terapija 6 kapsulas un pēc 4 mēnešiem. Un vīrietis, kas slimo psoriāzi 22 gadi. Terapija ar transferfaktoru plus 6 kapsulu diena un 3 mēnešus periodā. Ja, pirms un pēc. Vīrietis sistemātiskais vaskulīts, obliterējušais trombangīts, Reino sindroms, apakšējais ekstremitātes angiotrofonekroze, labas un kreisas pēdas kritiska išemija, pēdas pirkstu trofiskas čulas un nekroze. Faktiski viņš stāja slimnīcā ar domu amputēt kāju. Saka ārstēt ar transferfaktoru, kompleksa ārstēšanu noteikti. Jūs redzat, process jau lokalizējas, jau tikai 2 pirksti paliek. Un rezultātā amputē tikai 2 pirkstiņu daļēji, un tomēr pēdas saglabājas. Ķirurgs, kas viņu veda, uzskatā, ka tā ir burvīgais rezultāts, kuru absolūti negaidīja. Kroniska stāru čūla. Sieviete ārstēja pēdas papēžu kaulu egzostoze, šporu ar stāru terapiju un izveidoja stāru čūla. Pirms tam viņi vairāk kā 14 mēnešus ārstēs neefektīvi dažāda veida ārstēšanu un, kā saka, lietu transferfaktoru. Diemžēl šeit nav pirmas bildes, tur bija ļoti daudz nekrotiskas audus apkārt, un te var redzēt jau čūla pietiekuši tīra, un 50. diena pēc autodermoplastikas ādas leveris piedzīvis. Diabetiska pēda, ja, tad pacients pirms terapijas un ārstēšanas terapiju var redzēt, ka brūce jau attīras, pakāpeniski savelkas, un pēc terapijas faktiski paliek tikai viena čūla, kas jau arī aizvēras. Arī Krievijas onkoloģijas zinātniskā centrā darbs ar transferfaktoru plus kompleksē kuņģa čūlas, kuņģa vēža 2.3. stādijas kompleksa ārstēšana. Somatiska statusa pozitīva dinamika, imunoloģiska citokīnu un interferonu statusa normalizācija, šūnu un hormonāla imunitātes radītāju pozitīva dinamika, naturāli killera šūna pieaugums un to aktivitātes palielināšana, regulatoru citokīnu produkcijas normalizācija, nenovēro slimību, recidīvu transferfaktoru terapijas laikā. Un ļoti interesants gadījums no Japāna atsūtītas bildes cilvēkam ir varības vādu vēzis. Plānojas operācija. Gastroscopijas rezultāti. Plānojas operācija un sagatavošanas etapā nozīmē ķīmioterapiju un transferfaktoru, 2 kombinētas formas. Un pēc 2 mēnešiem, kā izskatās, faktiski varības vads ir tīrs. Un operāciju atlika, grūti teikt par atveseļošanu, bet ievērojama pozitīva dinamika. Transferfaktoru var pieskaitīt pie universālam imunokorektoram, kuru var veiksmīgi izmantot dažādu slimību profilakse un kompleksē ārstēšanu, ievērojami paaugstinājot to efektivitāti. Paldies par uzmanību. Pārējais stāstas mana kolēģi.